Nu, jau vairāk nekā pirms mēneša Latvijas valdības un sabiedrības uzmanību vērsāt uz to, ka valdība 2 punktos pārkāpa Saeimas 1994. gada 24. novembrī apstiprinātās līguma paketes noteikumus par Krievijas karaspēka izvešanas nosacījumiem no mūsu valsts. Vai jūsu teikto valdība un citi mūsu valsts drošība atbildīgie dienesti ir sadzirdējuši? Jā, zināt, es iedziļinājos papētī, no kurienes kā es sauku. 2022. gada mais. Un pēkšņi tik svarīgu līgumu Latvija paceļ, ka viņu vajag atcelt. Nu, labi, tu varbūt atsevišķi punktus, bet līgums jau ir vienots vesels. Jūs atceļat vienu punktu, jūs pēc būtības atceļat visu vienošanās būtību. Nu, vismaz kāda no pusēm tā to var tulkot. Nu, lūk, un izrādās, ka tā iniciatīva, ka Latvija neievēros Krievijas karaspēka izvešanas šo te līgumu paketi, noslēgtu 94. gadā pirms 30 gadiem, izrādās, ka iniciatīva nāca no ārlietu ministrijas. Un es biju domājis, kādi tur, pasistie tur, deputāti tur, tā teikt, ir tādi tur. Tur Vīļums un vēl tur tādi visādi. Tas nebrīnītos. Bet no ārlietu ministrijas. Bet kāpēc ārlietu ministrija ierosina atkāpties no Latvijas-Krievijas līguma par karaspēka izvešanu? Kur loģika? Viņi tak nav slimi. Lukaševičs tur ziņotāji. Bet viņi zino, līguma paketi, tā, viss pareizi. Kāpēc? Tā, ja es noņemu, ka viņi nav garīgi slimi, un man tāds pamats nav, un tad es domāju, ka varbūt tā jēga, zinat, kad ir, kad to līgumu pēc būtības, tā kā Latvija pasaka, ka viņi neinteresē, mēs viņu, kā gribam, varam nepildīt, un tad Krievija saka, ak tā, mēs arī nepildam, un ieved Latvijā savu karaspēku, te sākas Latvijā kara darbība, NATO aizsargā Latviju un Krievijai jākaro 2 frontēs. Viena Ukrainā un viena Latvijā. Kas pēc savas būtības, kā ideja, viņa nav slikta. Tikai tur ir viens milzīgs mīnus, ka Latvijā mēs ar jums dzīvojam. Un mums šī 2. frontes perspektīva, ja, kā plānveida darbība, kur NATO iesaistās tiešajā konfrontācijā ar Krieviju, man viņa liekas absolūti neloģiski. Nevar būt, ka viņi to nav vērtējuši ārlietu ministrija. Tā kā tie, kas noskatās interviju, atbildiet man, kur ir loģika? Atbildiet, kur man ir loģika? Kam ir Latvija ir izdevīga, ka uz Latvijas zemes būs 2. fronte karā Krievijai? Kurš to grib? Varbūt kāds noskatīsies šo te interviju. Kurš no tiem, kas skatās, saka tā, jā, es gribu, lai atver 2. fronti Latvijas teritorijā Krievijai, un tā būtu ar NATO. Lai karš ir ne tikai Ukrainā, bet arī uz Latvijas zemes. Man kā liekas daudz labāks priekšlikums ir Francijas prezidenta Makrona. Es arī ļoti gaidu, kad viņš ievedīs karaspēku Ukrainā, tad tas karš, es redzu, ka viņš attālinās uz Rietumu Eiropu. Tas ir tālāk no Latvijas tomēr. Ja? Un Francija tur kāds 100 000 cilvēku izvietot, viņi var iesaukt arī mobilizāciju, tad varbūt pa mūs arī aizmirsīs kāds. Un mēs te tā dzīvosim savu dzīvi. Tā kā man tas, ja runājam par Ukrainu, es gaidu Francijas karaspēku ieviešanu Ukrainā, un ka Francija tieši ar saviem spēkiem piedalās šajās karā uz Ukrainas zemes. Es domāju, tās būtiski pavājina Krievijas izredzes. Kaut gan mana jau no pirmās dienas bija pieeja tāda, ka Putins karu zaudējis ir no pirmās sekundes, jo viņš to karu nevar vinnēt, ne pa kādu naudu.